sasniegtu Ziemeļvidzemes reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna mērķus, ZAO ikdienas rūpēs par kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu vidē draudzīgā veidā, kā arī veids sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Reģionālais atkrituma apsaimniekošanas centrs ir tā sistēma vai tā struktūra, kas atkritumus, viņiem izdala visādas vielas, lai jānoglabā būtu pēc iespējas mazāk. Mūsdienās ir izstrādāts Eiropas direktīvas un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāns. Lai tos varētu pilnvērtīgāk īstenot, šobrīd tiek nodots poligona Daibe atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizācijas projekts. Projekta mērķis formāli bija saistīts ar, lai samazinātu atkritumu reģenerācijas iekārtas procesa ietekmi uz vidi. Viens no mērķiem bija samazināt energoresursu patēriņu, otrs bija faktiski palielināt otrreizējo izējuvielu gan veidus atšķirotos, gan arī kopējo apjomu, ko mēs pārstrādājam šeit Daibes poligonā. Projekta rezultātā tiek ieviestas tehnoloģijas ar samazinātu ietekmi uz vidi, palielināts atgūto otrreizējo izējuvielu sortiments, kā arī atkritumu iepakojumu maisu uzplēsējs, kas nodrošinās primāro energoresursu patēriņu ietaupījumu līdz pat 90%. Šajā projektā, kas ilga nedaudz vairāk kā 10 mēneši, tika uzstādīts 2 jaunas iekārtas un arī modernizētas atkritumu šķirošanas darba stacijas. 2 aktivitātes saistītas taisni ar šķirotu atkritumu staciju, kurā tiek pāršķiroti un sagatavoti atkritumi tālākai pārstrādēji. Un 3. iekārta ir uzstādīta nešķiros sadzīves atkritumu apstrādes centrā. Attiecībā uz vidi mēs varam teikt, ka mēs esam samazinājuši energoresursu patēriņu, gan elektroenerģiju, gan arī dīzeļdegvielu uz vienu izlaides vienību produkcijas. Otrkārt, mēs esam palielinājuši to potenciālo ražošanas jaudu. Un treškārt, mēs esam uzlabojuši arī darbiniekiem darba apstākļus. Daibes iekārtu modernizācijas projektus ZAO īsteno piesaistot Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļus. Kopējās projekta izmaksas ir 483 000 eiro, no kuriem 45% sēdz Norvēģijas finanšu instruments. Konkrēti programmas nosaukums Inovācija zaļā ražošanas jomā, un pārējos līdzekļus sēdz ZAO no saviem un kredīta līdzekļiem. Atkritumu vākšanas un šķirošanas process nemitīgi attīstās, balstoties uz Latvijas un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, bet viens no lielākajiem mērķiem ir cilvēku informēšana, lai tie atkritumu šķirošanai pievērstu daudz lielāku uzmanību. Mēs ZAO kopā apspriežot to, ka pēc 2018. gada 18. novembrī Latvijai būs 100 gadu, sapratam, ka dzimšanas dienu dāvana jāgatavo laikus. Un izdarīsim katrs 100 vai visu kopā kaut vai 100 lielus, labus darbus Latvijai. Piemēram, ZAO iestādīsim 1000 koku kaut kur šeit pa tūmā vai poligonā. Mēs kaut ko esam tomēr dabai paņēmuši, kaut ko atdosim atpakaļ. Mums ir sadarbības partneri, mums ir draugi, bet mēs gaidām jebkuru, kas lai piedalās, nāk ar savu iniciatīvu, bet izdara savu labu darbu, bet viņš zina. 2018. gada 18. novembri sagaidīšu ar padarītu darba sajūtu, kad šī ir mana valsts un 100 gadi. Iniciatīva cilvēkam videi paredz līdz 2018. gada 18. novembrim paveikt 100 nozīmīgus darbus. 100 labo darbu veikšanai būs nepieciešams vidzemnieka čaklums, gudrība un spēks, lai pilnveidotu un sakārtotu vidi. Ceru, ka šī vidzemnieka iniciatīva nepaliks tikai Vidzemes robežās, bet būs visā Latvijā. Kā vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs aicina vidzemniekus organizēties un sadarboties, lai dāvātu 100 godprātīgi un labi paveikts darbus vides jomā, kas tiks īstenot Vidzemē. Latvijas valsts 100-gades birojas ikdienu sastopoties ar dažādām 100-gades idejām, priecājas, ka 100 darbi Latvijai ne tikai sakopas un rotās mūsu valsti, bet arī iedvesmo mūs izzināt un izglītoties. Aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstīt šo ideju. Ja ideja ir tik liela, ka viens to nespēj veikt, aicinu sadarboties un veikt kopā. 100 darbi Latvijai! Aiziet!